Sveicināti raidījumā par visu un neko. Šodien runāsim par kādu visiem ļoti zināmu lietu, tādu pazīstamu lietu, bet, lai būtu interesantāk, labāk uzdošu jums mīklu. Klausieties uzmanīgi. Katram tā ir mājās. Ja nav tagad, tad bija agrāk. Ja nav tagad un nebija agrāk, tad būs kaut kad nākotnē. Sākotnēji tajā dzīvo divi citi, bet atnesot to mājās, tie divi aiziet savu ceļu. Tagad tajā nav neviena, bet bez pielietojuma tā nepaliek nedienu. Nu, vai uzminējāt? Jā, atbilde slēpjas mums zem galda. Tie, kuri uzminēja, ka tā ir kurpju kaste, virtuālais cepums jums no manis. Tātad šīs dienas tēma ir šāda te skaista kurpju kaste un visas citas kastes, kuras ir mūsu mājās un vispār visur, kur vien varam iedomāties. Tātad, kā jau katru jautājumu apspriežot, arī apspriežot kurpju kasti, mums ir jāsauc palīgā kāds speciālists šajā jomā, un šodien nav izņēmums. Mums visiem ir zināmi meteorologi un visādi citādi ogi, kas pēta dažādas lietas un norises. Un tad no šodien esmu studijā aicinājusi kādu īpašu viesi, varbūt mazāk dzirdēta profesija, šīs profesijas pārstāvis, tad kurpju kastologs, mūsu vidū Kurpis Kastiņš. Labdien! Labdien, es jau domāju, man vārdu nedosim. Tik runājot. Sveicināti. Labdien. Sveicināti skatītāji. Jā, tātad prieks jūs redzēt mūsu vidū un tiešām tāda maz pazīstama profesija, maz dzirdēta. Varbūt pastāstiet, kāpēc tieši kurpju kastologs, kādēļ tieši Kurpis Kastiņš? Kas tas tāds īsti ir? Tas viss ir aizsācies jau sen. Kopš sevi atceros, jeb kā saka, neatceros. Man teica, ka mani atnesa lielā kastē. Lielā kastē tā bija kurpju kaste, liela kaste. Varbūt tie bija kaut kādi gumijnieki, kas agrāk bija bijuši tajā lielā kastē. Kaut kādā lielā kastē mani atstāja. Jūs kā bērniņu mani? Jā, tieši tā. Kas to būtu domājis, bet mani kā bērniņu atstāja kastē. Jā, interesants tiešām. Labi, ka bija kaste, tad savādāk bez kastes es būtu tāds nekāds. Tomēr kāda aizsardzība no malas un tā. Protams. Un kā tas vārds, kā vārds radās Kurpis Kastiņš? Tā nekā tautās, ka jau parasti kaut ko stāst par sevi, tad jau beigās ieietās tur. Tas jau viss ir kopā. Tā dzīve pati man ievirzīja droši vien šajā ceļā. Jā. Un tad pastāstiet, lūdzu, kādi ir kurpju kastologa ikdienas pienākumi, ar ko jūs nodarbojaties šai profesijā? Vai ir vēl tādi paši kā jūs? Jā, tāda nav vairāk. Viens vienīgs. Viens vienīgs unikāls. Paskatieties, skatītāji, šādi izdevīgi. Pa daudz jau tur jau sākās, jau tad vienmēr ir kolēģiem strīdzies, kas ietilpst tajās kurpju kastēs, kas neietilpst citādi. Es vienkārši saku, ka šī kurpju kaste, tas esmu mans vienīgais viedoklis, ja gribat uzjautāt speciālistam, pajautāt man, es saku, kurpju kaste ir, tad tā ir kurpju kaste. Nav cita varianta. Es kā saku, tā arī ir, jā. Unikāli, tiešām. Bet, tad stāstiet, ko jūs darat katru dienu? Kāda ir tā jūsu ikdiena? Tā kvalificēju tur kurpis, tur čību kurpis kaste, tur lielās kurpju kastes. Un tad es vēl skatos dažādus tur pielietojumus pētu, kā tautās kas vāca tās tautas dziesmas, es vācu visādus tur cilvēku pielietojumus, ko viņi saka, ka kurpju kastes mēs pielietojam šādu vai tādu. Visu kaut ko. Ir dažādi veidi, un es vienkārši tos mēģinu apkopot, paplašināt savas zināšanas, dalīties ar citiem. Šķiet, man liekas, mēs visi esam ieinteresēti uzzināt vairāk, kādi tad tieši ir tie kurpju kastu pielietošanas veidi, ko jūs esat saskāries. Daudz vispār. Interesants pieejas ir. Ļoti daudz dažādas, ļoti daudz. Piemēram, kāds izmanto viņas, lai uzglabātu visādas rotas lietas Ziemassvētku. Tagad, es domāju, ka daudz vilks ārā, un Ziemassvētku tuvojās. Vilks ārā, rotājums tur saglabājuši.
Citi, protams, ir labs formāts, salikt bildītes divās čupiņās, uztaisīt lielākas bildītes lielākās čupiņās. Nu, tas ir dažādi veidi, kas mums vēl tur tādi. Citi, piemēram, es mājās esmu vadus krāmējis viņās iekšā. Ļoti noderīgi. Vadus var sakrāmēt, zeķes var sakrāmēt. Kad jūs tā runājat, īstenībā man kurpju kastē stāv visādi rokdarbu piedarumi. Līmes pistoles, tur uzlīmīts ar glitterīšu, visādas tādas lietas. Es domāju, ja cilvēkam nav kur uzglabāt, kad kurplas ir viens labs variants. Ļoti glīši, var uzlikt citas kastes virsū. Un, viss tās pieklājīgi. Tad principā glabāt var jebko gandrīz. Da, jebko var glabāt, tur visādas garšvielas, sīkumus, kas ienāk prātā visu kaut ko. Jā, tas ir top pielietojuma veids kaut ko uzglabāt kurpju kastē. Skaidrs, jā. Bet varbūt ir kādi savādākie, tie veidi izmantošanas. Pateikšu atklāt, es esmu cilvēks, kam nepatīk liekas mans mājās, un ja manā rokā... Skaists mākli. Šitā te var darīt. Arī pielietojuma veids, jā, brīnišķīgi, tiešām. Bet es pastāstīšu, ja manā rokā nonāk kāda lieka kurpja... Kā cepura. Jā. Lielisks pielietojums. Tiešām. Jālīst lietus. Hops. Izvelkam savas zeķes kabatās sabāžam, kas tiek nestas pie piemēram. Un vēl, ja ir līst lietus un ļoti karsts, vāks izmantojās. Tiešām, kā vēdeklis, jā. Es teiktu, ārā noteikti nevajag, mēs noderēs. Jā, bet vai ir cilvēki, kas met ārā? Diemžēl jāatzīst, ka ir gan cilvēki, kas met ārā un žēl nosīties, jo tiek palaist vējā lielas iespējas visu kaut ko izdomāt. Arī, ja ir mazi bērni, vispār aizliegts mest ārā, jo bērniem tas ir tā kā laiviņa, tā kā ragaviņas, viņš tur tā kā, nezinu... Slīdas, ne? Katra kāja savā kastē. Jā, slīdas, tur kā māja, un tad viņam ir māja, tur vēl nezinu, kas, tā kā, nezinu, bērni ir trepes, viena trepe, otru, un tas atliek trepes. Vai tiešām, tik daudz pielietojuma veidi? Un ir arī tādi vienreizējie pielietojumi, tā kā kaste izpilda savu funkciju. Tas laikam būs mans gadījums, jo redziet, ja man nonāk kāda lieka kurpju kaste rokās, es paņemu un sakurinu. Dzirdēt šos vārdus, bet tā ir taisnība, tā notiek. Jā, bet man kāds siltums, kā iekurs nodara, arī tāds, patiesībā labs pielietojuma veids, ja man mājā nav vietas, kur uzglabāt neko tamlīdzīgu, jā? Piemēram, es varbūt padalīšos kādu vienreizējie gadījumi tādi, ja nomirs kāds tuvs mīļš dzīvnieciņš, protams, tad notiek aiziet, un tad viņš kurpju kaste zem zemes, kopā ar dzīvnieciņu aiziet labākā valstībā. Jā, tas tāds vienreizējs pasākums, jā. Leļu gulta. Jā, leļu gulta. To jau laikam vairāk kārt var lietot, vai ne? Leļu gulta vienreiz, ja lēla tiek likta ļoti intensīvi tajā kurpju kastē, gulēt. Guli! Un tad viss tā pēdējā reize tai gultiņai, jā. Protams, ir daudzreizējie būtu, tā kā var pat uzdarīt kaut ko tādu, piemēram, abažūras lampai, jā. Zinu, ko es bērnībā taisīju, es atceros, mēs tā kā runājam zivtiņas, tā kā akvārijas. Jā, akvārijas, ļoti labi, man patīk akvārijas, ka tas ir. Bet es redzu vēl vienu pielietojumu veidu, paskat. Jā, visu kaut ko var sarakstīt šeit. Jums piezīm lapiņas, jā, tā kā nebija par rokai, jā? Es vienkārši vispār tā pie sevis piemetu. Es zināju, jūs uzdodat mazāds jautājums, vai ne? Kas un kā, un jūs jau nekā nezināt daudz, es jums varu palīties, jā, ka citi, piemēram, kā es teicu, piemēram, sūtījumus var pārvadāt, piemēram, saliec visādus tur, piemēram, sēņu burciņas, vai ne, aizvest. Viņas tā kratās paši par sevi, bet tā ieliekot te iekšā ar nelielu krepapīru vai kādu papīrīti, avīzīti apkārt, viņa ļoti stabila, pamatīgi, ļoti viegli. Pastāstiet, varbūt vēl kaut kas interesants. Man es kaut ko te piemet, piemēram, puķapots, ja tas tāds īslaicīgs projekts. Tas varbūt tiem eko cilvēkiem negrib pirkt neko, vai neieliek kurpju kastē otrreizēji pārstāvēt. Kaķiem pagaida toaletīti, jā, bišķiņi ļoti pagaida. Bērniem smilškas, tas īstenībā tāds bišķi tāds. Tā kā mājās iekšā? Jā, ieberam smiltis tā kaut kur,
bišķiņu, un tad bērni... Un forši vāks vēl pa virsu, jā, kad neizmanto, tad vāks, bet tās milškas, tur var bērna buldozeriem, tur meitenes var būt kāds milškūks pats, kā jau bērniem, un, piemēram, mūzikas instruments, tur var kāds bungas, neesmu mūzikas baigais, bet, labi. Jā, kas vēl te makšķerniekiem, tad tur citi saliek kaut kādas tur āķīšus un plūdiņus iekšā, tādas tīri, dažādi rokdarbi jūs droši vien varētu izmantot, rokdarbi kāds sīkums salikt tur. Jā, es teiktu. Skatos uz velo groza vietā, jā, tas ir, kamēr vasara un nelīs lietus, jo tas, principā, citreiz būtu vienreiz. Ir tāds mīnus, es, negribās teikt, ka ir daudz mīnusi, bet, lietu atstāt īsti, kādu laiciņu viņas tur, bet ilglaicīgi lietu labāk, kad tiek nodots no sausas telpas uz sausu telpu, vai pārvadāts, labos laika apstākļos, patīk tāds. Tad tas rezumē par visu, ko mēs esam runājuši. Es saprotu, ka kurpju kastu pielietojums principā ir tāds priekš savām vajadzībām. Sev, tagad, ko man vajag, to es ielieku, kur vajag es izmantoju. Tas ir tā kā katrs personīgs sev labumā. Sev un ja kaut ko nodot var, tad lūdzu tev, kaut kādus, es tev saliku žurnāliņus tev, vai ne? Jā, bet kaste parasti ņem atpakaļ, vai ne? Pēc tam tu to kaste atdos, un tad es tev vēl žurnāliņš iedošu, tā, parasti jau atdod man atpakaļ un kaut ko ieliec atpakaļ man, tā. Tā arī notiek. Ļoti reti jau aizdod sāk, lai jau paliek, lai nav jābrauc tur pakaļ speciāli. Skaidrs. Bet kāpēc mēs runājam šodien par šādu tēmu, par kurpju kastēm? Tāpēc, ka laikam ir noticis kaut kāds milzīgs pavērsiens šajā pielietojuma veidā. Jūs par to runājat? Es par to, tādēļ es vēlos, lai jūs pastāstītu. Es jau domāju, kaut kad jau līdz manīm atnāks šitas jau labi nebeigsies. Var teikt, labi beidzās, viss tas iet ļoti labi, bet, turpināsim, to tēmu. Jā, tā tad izrādās, šobrīd Latvijā notiek tāda akcija, labdarības akcija, saucas Zvaigzne austrumos, un šīs akcijas mērķis ir savākt 3000 dāvaniņas sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem. Jā. Sakiet, tas ir pirmreizais šāds pasākums, kastu pielietošanas veids šeit, vismaz šajos platuma grādos. Es zinu, ka pie mums ir ceļojuši tāds kastas, jā. Jā, bet Latvijā, paši cilvēki nav vākuši. No šejienes, nē. Cik manos pierakstos nav nekur tāds gadījums fiksēts, ka mēs projām ar lielos kvantumos, nē. Pie mums ir atceļojuši daudz visāds kastas, jā. Tā kā piemēri mums ir no kā ņemt. Ir ņemt no kā piemēri, bet tātad šis unikālais notikums, cilvēki sāk lietot kasti nevis savām vajadzībām, bet citu priekam. Un sakiet, lūdzu, kā notiek? Cilvēki tiešām atrod lielāku prieku šajā, vai tādu prieku gūst no šo kastu piepildīšanas un sūtīšanas bērniem. Ļoti liels prieks, jā. Tur ir ļoti liels prieks, liela pieredze. Bērni daudz ko var mācīties, dalīties par citiem. Tāds kā ģimenes projekts, es uzskatu ļoti izdevies, jā. Un arī individuālās grupas, kas grib vienkārši, lai savu to grupu saliedēt kopā, var iet kopā, domāt par vākcam, tagad paņem kāds 5 kastes, visi kopā sapildam, tāds saliedēšanās un ģimeni saliedēt. Īpaši šajā svētku laikā, kad mēs domājam par to, ka dot vairāk nevis ņemt, vai ne? Ļoti īstais laiks, es teiktu, īstajā laikā. Īstais laiks, jā. Tad atzīšos arī, es esmu piepildījusi vienu kasti, un patiešām sajūta ir krietni labāka nekā vienkārši kasti nokurinot vai izmantojot citām vajadzībām. Un laikam tas, uz ko mēs jūs iedrošinātu, ir jūs tiešām padomātu par savām kurpju kastēm, kas ir jūsu mājās. Varbūt tiešām ir pienācis cits laiks citam pielietošanas veidam, un ka mēs varētu iepriecināt citus, īpaši bērnus šajā laikā. Un, lai varētu vairāk informācijas uzzināt, jūs varat rakstīt internetā. Māte Google vienmēr zinās, vienkārši uzrakstiet Zvaigzne austrumos, bet tie, kas tādi punktuāli, tad www.zvaigzneaustrumos.lv, un tur būs visa informācija par to, ko var likt kastēs, kas ir derīgi, kas nav derīgi, un tiešām novēlam jums piedzīvot šo došanas prieku. Paldies, kurpi kastiņ, ka bijāt kopā ar mums. Pamēģiniet cepuri. Jums tiestāv. Paldies, tiešām. Jā, jāgaida, tagad būs lietas vai sniegs. Jā, labi. Es paslēpos. Labi, jā. Paldies par jūsu uzmanību. Līdz citai reizei.
Kāds filmē, tad? Jā. Esiet sveiki. Varbūt tā ir iesaka. Klauzīti. Nē, tu jau sēdi, es vienkārši iepazīstināšu ar tevi, pēc tam ierasties. Es ierodos. Nē, nu sēdi, nu. Cieši un sēdi. Sveicināti raidījumā par visu un neko. Jā, labi. Es paslēpos. Labi, jā. Paldies par jūsu uzmanību. Līdz citai